laukos dzīvot ir skaisti, bet vai tur var arī nopelnīt? Jā, var. Es tev parādīšu, kā. Sauc Jānis Grezbergs, esmu zemnieku saimniecības Zilūžu īpašnieks, vadītājs. Atrodamies Kocēnu novada Bērzēnas pagasta Zilūžos. Saimniecība principā ir piena lopkopības ražotne, kurā ir 90 slaucamas govis, lopu kopskaits apmēram 170, kurš svārstās kopā ar visām telītēm. Zemes platības ir 400 hektāri, no kuriem 200 hektāros audzējam graudaugus, otri 200 hektāri ir kultivētie zālāji, kā arī nekultivētās grūti apstrādājumās pļavas. Esmu Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauksaimniecības fakultātes absolvents, kur absolvēju šogad 2010. gadā. Mans ceļš sākās tā, ka vecāki 93. gadā nodibināja zemnieku saimniecību, kura bija maza, daudz strukturāla, ar daudzām nozarēm. Audzēja visu, ko vien var laukos audzēt. Bija dažas govis, un tad pamazām bija jau kāds 98. gads, jau, kad bija kādas 35 govis. Un tad bija tas izšķiršanās laiks, es gāju tajā brīdī 9. klasē, un tēvs man prasīja: dēls, ko tu darīsi nākotnē? Man celt kaut ko turpināt, jau priekš manis pietiek. Un tad es tā lepni atbildēju, ka teikšu, ka palikšu tais laukos un saimniekošu, turpināšu to ceļu. Un pēc 9. klasē es gāju uz Priekuļu tehnikumu, kur izmācījos par lauksaimniecības tehnikas mehāniķi. Un šī bija tas pamats ceļam uz lauksaimniecību. Un pēc tam sekoja studijas Lauksaimniecības universitātē. Viņi deva pirmkārt to, kad dziļāk tajā lauksaimniecībā izprast. Jo sākumā liekas, es tur esmu, es visu zinu. Es zinu, kas tur tas ir tā, ka sīkumos kāds paprast, beigās atbildēt nemaz nevar. Kāpēc, teiksim, tie rituļi ir jātina tieši tagad, pēc tam? Kādēļ nevar tur vēlāk, teiksim, tā zāle taču lielāk izaug, un, teiksim, visas šīs nianses iemāca tā skola. Un arī, protams, sakari, kas izveidojās studiju laikā, teiksim, pašā ministrijā. Īstenībā tas ir skolas, tikai saviet kopā, teiksim, un plašāk šis redzesloku vairāk atver. Ieraudzīt visu un iespējas, ko paver arī, teiksim, izbraukt kaut kur no valsts, apskatīties kā citur. Un, teiksim, tā vienkārši sēžot laukos savā viensētā arī to nekad neieraudzīt un nezināt, kā strādāt citur un neko arī jaunu neieviest. Tāpat ar sentēvu metodēm arī turpināt strādāt. Darbinieki ir tikai 2, kas ir viena slaucēja un traktorists, un pārējie mēs esam ģimenes locekļi. Mēs esam 3 brāļi, kas pamatā arī, jo lauksaimniecībā veidojās tas, kad ir šis sezonas tipa darbs. Un tādā veidā mēs arī vislabāk nodrošinām. Uz nākotni skatīsimies tālāk, bet pašlaik mēs esam tipiska ģimenes saimniecība, kurā strādā ir daži šie augotie darba spēki, un pārējos darbus, teikt, padarām paši. Jo teiksim, traktorists tad sabaro lopus, tu pa dienu atkal pļauj zāli vai ko, un atkal, kas paliek brīvais, to mēs paši tā kā visu arī izdarām. Jo tā arī sanāk katram pa vienam traktoram, un no rīta sakāp iekšā un vakarā izkāp, un darbi padarīt.
zemnieks bez šaubām ir ražotājs, un arī ražotājam ir jāpelna. Tā būtu absurda lieta, ja ražotājs strādātu sev prieku pēc. Tādēļ arī ražotājam zemniekam ir, protams, sev jāatļaujās sev kāds vaļas prieks. Protams, zemniekiem tie ir vairāk ziemā, kas ir kā slēpošana, kalnu slēpošana, un, protams, ir jāatļaujās sev labu mašīnu. Tas ir tas mīts, ko visi saka, ka zemnieki brauc ar džipiem, bet tas tikai vienīgi normāli. Es savu lielāko dienas daļu pavadu vai traktorā vai mašīnā. Un tātad es gribu sev labu traktoru un arī labu mašīnu, kurā labi pavadīt šo dienu. Un ražojot, man arī to vajadzētu atļauties. Kā arī uzcelt sev labu māju, kurā pavadīt savas brīvās dienas. Mans tās Linards Celivānovičs. Esmu pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Lauksaimniecības fakultāti. Pēc profesijas esmu zootehniķis. Šobrīd strādāju Sijā Vārpā kā vadītāja vietnieks un ir pašam savsaimniecību, zemnieku saimniecību Pautiņu. Par saimniecību Sijā Vārpa ir reorganizējusies no kolhos laikiem. Šobrīd te ir 36 strādājošie, ir 1200 hektāru apsaimniekojumā zeme, pamat nodarbošanās pienlopkopība. Šobrīd ir 340 slaucams govs, kopumā 760 pielopi. Un pamatā mēs ejam uz tīršķirnēm, tās ir Holšteinas melnrēbās govs un Holšteinas sarkanrēbās. Šobrīd vidējo izslaukums būs 7000 no govs, kas ir virsvidējā Latvijā, taču vēl ir kur kāpt un kur attīstīties. Mērķis ir pāris gadu laika dabūt vismaz izslaukumu 8500. Tad skatīsimies, kā būs tālāk. Ikdiena iesākās 7:30, kad sanākam kopā kantorī, sākam domāt, ko kurš cilvēks darīs, kādus darbus, kādā secībā, ko darīsim, ja, piemēram, būs neparedzēti gadījumi, jo katru dienu nevar noteikt, kā tā būs, jo, piemēram, tagad notiek skābrības sagatavošana, un lai dabūtu to masu, apvītināt, tev visu laiku jābūt bez mazliet bišķiņ gaišritim, jo laikapstākļi tādas, kādi viņi ir, paredzēt nevar. Arī neviena interneta adrese nepateiks tev 100% kur un kāds laiks būs šodien, tāpēc arī jādzīvo līdzi, jāskatās, jādomā. Ko es sagaidu no agronomiem jauniem? Jauniem agronomiem ir jābūt zinošiem savā nozarē, ar labu praksi. Tāpēc augstskolas laikā viņiem jānāk ir pavasarā praksēties citās saimniecībās. Arī šeit būs durvis atvērts kuram. Varēs braukāt līdz man, agronomam, vai staigāt līdz zootehniķei, mācīties, uzdot jautājumus. Viņam ir jābūt zinošam ne tikai savā nozarē, bet arī jāorientējās tirgu, marketingā. Viņam jāzina, ko kurā laikā iepirkt, kurus minerālmēslus, kurus augaizsardzības līdzekļus, kurā laikā biržā, ja graudiem ir augstākā cena, tad arī to visu pārdot, lai pēc iespējas vairāk varētu no tā nopelnīt. Un tik līdz viņš spēs firmai dot labumu, tā firma dos viņam labumu, jo ja viņš reāli eksistēs, strādās tikai ķeksīšu pēc, atalgojums nebūs ļoti liels, bet ja viņš spēs pacelt firmas godu augstāk, iekonomēt un nopelnīt, tad adekvāti arī būs samaksa. Agronomam viņam jāmāk viss, viņam jāmāk marketings, vadīšana, tāpat arī zootehniķi. Zem viņi ir slaucēji, barotāji, naktsargi, visiem ir jānosaka, ko kuram jādara, kurā laikā, kāpēc jādara, kā arī jārisina problēmas, ka kaut kas nedaudz saplīsis vai aizkavējies, jāpasūta arī minerāla piedevs, barības piedevs, proteīna piedevs. Jāskatās, kurā brīdī kas lētāks, pie kuras firmas lētāks, jo piedāvājums šobrīd ir ļoti liels. Tirgu, kā mēs zinām, jāprot tikai izšķidrināt to labāko. Šobrīd jauniešiem ir tendence pēc iespējas ātrāk pamest laukus, doties uz pilsētām, dzīvot tur un pelnīt. Taču paliku šeit, jo saskatu nākotnes iespējas. Šeit ir lauksaimniecība kā bizness. Ar to var pelnīt, ar to var labi dzīvot, ar to var uzturēt ģimeni, sevi un arī labi atpūsties. Lauksaimnieks vairs nav kā pagātnē, kad bija bāleliņi, kas bija piesieti pie zirga un staigāja noplukuši. Tagad attīstījušās tehnoloģijas un šobrīd pat ir patīkami un prieks ar to nodarboties.
Uzskatu, ka laukos paliks tie cilvēki, kur sastīs šai nozarē reāli nākotni, kur spējas racionāli domāt, attīstīt šo nozari tālāk, celt savu pašapziņu, Latvijas pašapziņu. Un kā mums visiem ļoti labi zināms, zemkopība ir ļoti vēsturiska profesija, un tā ir mūsu senču asinīs. Nākotnē, principā, šī te mana virzība, es domāju, ka tā noteikti nebūs ģimenes saimniecība, bet tā būs liela ražošana, jo uz to es arī virzos. Katru gadu paaugstinot, teiksim, pašas izlaukums, palielinot ganāmpulku, ceļot visu laiku kaut ko klāt, visu laiku, nemitīgi attīstoties. Nākošais gadu atkal doma ir celt, paplašināt fermu un, teiksim, šīs te slaucamās govis palielināt no 90 uz 120 slaucamām. Šobrīd Latvijā vēl ir iespējas sākt kaut ko no nulles. Ir ļoti grūti, smagi, bet nav neiespējas. Vai tik grib spēku, zināšanas un galvenais darba spēku. Kā jau tu redzēji, Latvijas laukos ir izvēlējušies dzīvot jauni cilvēki, spējīgi, izglītoti. Tas viņiem palīdzēs attīstīt savu biznesu tur. Man patika tas, ko es šodien redzēju, un es sapratu, ka laukos var ne tikai atpūsties, bet arī labi nopelnīt. Un šeit sagatavo Latvijas labākos lauksaimniecības speciālistus. Nāc un pievienojies! Pati māku sienu pļauti, pati skāpti asināt. Pati māku sienu pļauti, pati skāpti asināt. Tik vien lūdzu tautu dēlu, lai samētā kaudzītē. Tik vien lūdzu tautu dēlu, lai samētā kaudzītē. Es uztvēru